Vēl tikai nepilns mēnesis līdz notikumam, par kuru ļaudis vēl ilgi runās. Tautas kopības lielfestivāls ar Rudolfa Jāņa Sinevillā. Skatoties izcilā kinorežisora Jāņa Strēča filmu Rudolfa mantojums, kas ir viena no pēdējā gada tādām skaistākajām, enerģētiskākajām latviešu filmām, mēs skatījāmies, ka tas veids, kā Rudolfs būtu svinējis Jāņus, viņš noteikti tos būtu svinējis kā vislielākās dzīves 2-3 dienu garumā. Ārkārtīgi enerģiski, ārkārtīgi vitāli, kur neviens nedrīkstētu sēdēt, visi dancotu, visi dziedātu līdzi, būtu ārkārtīgi optimistisks, pozitīvi gaisot. Un tieši to, kā viņš būtu svinējis Jāņus, mēs šeit gribam sarīkot šādus Jāņus. Tāpēc arī to mēs saucam par Tautas kopības lielfestivālu Rudolfa Jāņa Sinevillā. Tautas kopības lielfestivāla lieldraugs ir Latvijas Krājbanka, kur neslēpj lielu svētku. Vismaz vienreiz gadā ir nepieciešama, lai turpmākais gads būtu izdevies. Krājbanka vienmēr ir vēlējusies būt kopā ar saviem klientiem, ar saviem Latvijas cilvēkiem, un tāpēc mēs uzskatām, ka Jāņi ir viena no lielākajiem svētkiem gadā, tad mēs uzskatījām, ka mums būtu jāpiedalās. Mēs gribējām piedalīties šajā organizēšanā, ja mums ir arī neliela pieredze kopā ar LMT. Mēs esam to organizējuši arī pagājušo gadu lielāko Jāņu vainagu pīšanu. Šogad tas laikam būs daudz šautnaināks pasākums. Man gribētos teikt, ka mēs centīsimies padomāt par to, lai katram ģimenes loceklim, sākot no maza bērna līdz vecākam cilvēkiem, būtu ko šeit redzēt. Gan ļoti tradicionāls lietas, tradicionāls mūziķus, gan klasiskākas, senākas Jāņu dziesmas, folk mūziku, regeju mūziku, tautas mūziku, lai ir tie dažādie stili, plus ļoti daudz dažādas aktivitātes, kas ir ļoti svarīgi. Mēs turpināsim jau pagājušajā gadu kopā ar Krājbanku iesākt to tradīciju un aicināsim cilvēkus veidot Latvijā lielāko Jāņu vainagu, kas jau pagājušajā gadā pulcēja 7000 cilvēkus, un mēs šogad gribam, lai tas vainags ir vēl skaistāks, vēl lielāks, un lai mēs to varam no augšas, no Krājbankas gaisa balona nofilmēt un pazīties, cik skaists ir tas spēks, kā mēs visi kopā esam šīs Jāņu zāles savijuši vienā kopējā liktenī, vienā kopējā lielākajā Jāņu vainagā. Vislabākā mūzika, lielākais Jāņu vainags, prieki, līksmība, senas tradīcijas un vēl daudz kas cits mūs sagaida 23. jūnijā kinopilsētiņā Sinevillā. Tāpat alus muces jau ir sākušas pildīt alus darītavu alderes, kur uz Jāņiem gatavo kādu īpašu pārsteigumu. Alderes Jāņos čakli strādās pirms Jāņiem, un Jāņos labi atpūtīsies, jo Jāņi bez alus nav iedomājami. Jau gadsimtiem ilgi Latvijā tiek svinēti Jāņi, un arī bez šaubām neatņemama sastāvdaļa ir miestiņš, alus. Kādreiz miestiņš, tagad alus. Kas iesala brāgai liek burbuļot, lai alum krāsa no dzidzinātiem rudzumiltiem kļūtu tumši medaina. Ideja, kur sākās pagājušā gadā ar milzu vainagu pīšanu, šogad ir pāraugusi līdz svētkiem 2 dienu garumā, kad 23. jūnijā jau pusdienas laikā sāksies svinēšana un diena pāraugs naktī un nakts dienām, bet Jāņu svinības nebeigsies. Labākā ziņa ir tāda, ka braucot uz šejieni nav jādomā, ka tas ir viena vakara koncerts. Šeit varēs braukt jau pa dienu 23. Līksmot jau no dienas vidus, no 12. Viss būs apvērts, kapeles spēlēs, visus aicinās iekšā un līdz pat paliks pat nakti, un pēc tam vēl visu nākamo dienu šeit varēs līgot. Tāpēc, ka tā kā mēs to sakam, tad diena nemanām pāraugs naktī, nakts atkal dienā, bet mēs līksmosim un turpināsim līksmot. Šī ideja noteikti tiek attīstīta daudz šķaitnānāka un daudz plašāka, un tas būs ar ugunskuriem, ar šo te Jāņa tādu senatnes tos pirmsākumu meklējumiem un skaidrojumiem, tā kā tas būs kaut kas daudz vairāk nekā tas būs nebija pagājušo gadu. Šogad, protams, ka mēs varētu aicināt visus uz Sinevillu, lai kopā mēs varētu izjust šos te Jāņus. Oskars Lepers, Uldis Veiss, Renārs Muskars, Tautas balss.